ir tāds stereotips sabiedrībā, kad šādas cirtes kopt, ka tas nav rentabli, tas nav izdevīgi un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, kad, piemēram, šāda audze nevar iebraukt ar lielajiem harvesteriem. Visiem tagad ir lielās tehnikas un visiem valda uzstats, ka mežstrāde maksā tur zāģēšanu, tur, piemēram, 8 eiro kubā, un tas ir viss. Skaidrs, ka šādā audzē, kur, teiksim, tas vidējais koku caurmērs nav tik liels, kur ir jāatstāj viss pamešs, kur ir jāveic tādā izlases, kaut kas starp izlasu, kaut kas starp kopšanu, kad cirti jāveic šādā veidā, protams, izmaksas ir daudz augstākas zāģēšanai. Bet ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka mums ir gatava atjaunot, piemēram, šajā gadījumā egļu meža audze. No šīm eglēm, ja mēs viņus redzētu klasiskajā dastojumā, kas mums nāk uz cena aptauja, tur 1000 šitādas eglītes ir samērītas un mums tur krauva, zina, ar papīrmalku sanāk, ja? Bet kāds, un nedaudz lētāks zāģēšanas izmaksas, protams, bet kāds labums mums ir tagad, ja mums šitā daudz paliek uz kājas, tā teikt? Tas taču ir nemērojami lielāks iegūms, jo cik tad tā nauda, cik mēs tur reāli vairāk dabūt, tas ir jārēķina. Un arī tie te paši bērni, kāds mums jēga viņus dotajā brīdī zāģēt nostī, ja mēs atstājam eglis tagad briedīs ātri, es domāju, ka kaut kāds 20 gadus paaudzēsim, un vispār būs interesanti.